Sveiki! Šobrīd atrodos Bauskas pilī, un kopā ar mani ir Inese Turkapola Zilpure. Viņa ir Bauskas turisma informācijas centra vadītāja un gada cilvēks turismā 2024. Mēs tikko esam bijuši tādā burzmā, ka turisti gājuši turpu šurpu, bet kāda ir šī vasara bijusi vispārībā Bauskai, vai esat apmierināti, jo Rīga visu laiku sūdzās, ka viņiem ir maz turistu, kā ir Bauskai? Nu, sveiciens mūsu mājās. Jā. Prieks, ka ieradies, atbrauc, atradi laiciņu. Bauskā tu redzi, mums viss notiek. Protams, tad, kad lija lietus, tad nebija tik priecīgas tās ziņas, bet tādu kopsilikumu noteikti mēs zināsim uz kādu decembri, kā ir. Bet kā ir tās sajūtas? Ir vairāk kā pagājušā gadā, vai ir tā patās? Tā mērani. Es teiktu, ka nejūtās tā, ka būtu vairāk. Tā vienkārši tā vasara lietainā ir iespaidojusi. Ir iespaidojusi, ir ļoti jūtams. Tad, kad ir labs laiks, cilvēki brauc. Tad, kad ir lietains laiks, tad viņi nekustās. Protams, tie turisti, kas ceļo no Eiropas, tie ir. Mums ir vairāk poļus, mēs jūtam. Bet tā nevarētu teikt, ka jūtam ļoti tādu kaut kādu anormālu, kad ir dienas, kad ir ļoti labi, tagad arī rudenī, kad bija, piemēram, 20. septembris, tā kā vasaras labās dienas bija ļoti laikapstākļi ietekmējām. Okay. Un kāda ir tāds skatījums tagad uz rudeni, uz ziemu? Mums tikko bija pasākums 20. septembrī, kur mēs atklājām rudens-ziemas sezonu ar domu, ka turismā mums viss turpinās. Arī rudenī ir lietas, ko baudīt, tā kā pirts rituāli, arī muzejus izbaudīt, to pašu Rundāles pili bez steigas, bez liekas būrsmas, kas citiem patīk, ka tu vari izpētīt netraucēti no turistu plūdiem. Tā kā tai rudens-ziemas sezonai ir savs šarms. Kā tu esi apradusi ar balvu gada cilvēks turismā? Kur viņi vispār tev stāv mājās, birojā? Kur viņi tev ir? Pirmos 3 mēnešus man viņi bija birojā, un tad arī bija tik patīkami, ka nākošajā dienā pirmdien pat ieradās viens iedzīvotājs un apsveica mani ar balvas iegūšanu. Tas bija tā ļoti aizkustinoši. Protams, tā bija īpaša diena un tāds saviņojums. Tagad viņi stāv mājās, tādā goda vietā, jā. Jā. Kas tev no tā vispār kaut kas mainījās, vai tu sāki čaklāk strādāt? Kā tas tev izpaudās? Vai vienkārši sev uzsita pa plecu, jā, es daudz izdarījusi, tagad vēl lielākus mērķus uzlikšu, kā tu to? Mēs jau turismā visi strādājam. No sirds, no sirds, kā saka, un tā balva, tas ir tāds liels pagodinājums. Un uzliek arī liela atbildība. Man liekas, bija pat vairāk bailes no tās atbildības jau pirmajās ar uzņēmējiem tajās sapulcēs, kad mums ir tā pavasara marta sapulce, tad mēs teicām, ka jūs arī vērtēs arī mani, tā mums ir tāda liela atbildība visiem kopā, ne tikai man. Pat ir īstenībā, tad, kad tu to balvu neesi saņēmis, tad ir, gribētos teikt, tā vieglāk strādāt. Varbūt kaut kādi jauni turisma objekti ir šajā brīdī, vai naktsmītnes, vai restorāni ir atvērti. Aizver lūdzu durvis ciet. Mūsu tās galvenais jaunums šogad bija, ka Rundāles pils pārņēma Mežotnes pili, un šī, tad, laikam tas bija jūnijā, sezona ir bijusi veiksmīga, cilvēki grib pili redzēt. Protams, ka šie pakalpojumi, kas tur būs viņa laiku, tiks attīstīti, un tas ir tāds lielāks jaunums. Un, protams, uzņēmēji domā par jauniem pakalpojumiem, jo konkurence ir liela Latvijā, un katrs tomēr grib atšķirties, lai pie viņa būtu vairāk tie klienti. Mēs redzam visu laiku šeit pilī ļoti daudz lietuviešu, vai tā ir jūsu pamata auditorija, droši vien pēc latviešiem numur 1, vai ne? Jā, tad lietuvieši ir otra lielākā, tad ir noteikti igauņi,
ir somi un poļi, un arī vācieši. Bet katrā objektā atšķirās. Piemēram, Rundālspilī tur ir pavisam cits segments. Mēs šogad jutām, kad atgriežies spāņi, jo arī viņi iegriežas Bauskas turisma informācijas centrā un prasa mapā, espanjolā, un tad mēs sakam, no mapā, espanjolā, bet, jā, tas segments, kamēr viņš attīstīsies, lai tos marketinga materiālus veidotu, ir jāgaida. Mēs esam strādājuši, piemēram, jau laicīgi ar Polijas tirgu, mums ir materiāli poļu, čehu valodā, zviedru, bet tad mēs varam iedot, un tad viņi jūtās tā īpaši. Okay. Ja mēs tagad, teiksim, skatāmies uz izstādēm, kur tās pirmās ir Baltūras, vai ir plānots tagad doties kaut kur jau līdz Baltūram arī kaut kur, droši vien Somijā Matkā, vai nav plāns, vai ir jau plāns? Bauska, tad startējam ar Zemgali kopā. Pirmais kopīgais tirgus mums būs Baltūrs. Jā. Un par pārējiem tirgiem mēs tā kā ļoti piesardzīgi skatāmies, mēs izmantojam šīs iespējas, strādāt ar turoperatiem, ar žurnālistiem un tādā veidā, jo iet tajos tālajos tirgos, tā atdeve, kamēr tas nav iekustināts tāds valsts līmenī, tad tur stāvēt varbūt un stāstīt cilvēkiem, ka ir braukt uz Bausku, jā, noteikti būtu liederīgi, bet mēs jau zinām, tie, kas stendā strādā, arī ja man prasa pa Latviju, es nestāstu tikai par Bausku, es stāstu par Zemgali, par Kurzemi, par Vīzemi, par Latgali, par visiem. Jā, jo tu esi arī Zemgales turisma asociācijas arī vadītāja, prezidenta. Jā, bet es domāju, ka turismā mums vienmēr bijis. Arī agrāk, kad mēs pirms 20 gadiem braucām uz tirgiem, mēs tā kā viens par visiem un visi par vienu. Vai Bauskas pašvaldība ņem vērā to, ka tiek runāts, ka līdz 30 gadam varētu būt no Lietuvas puses jau autobānas? Vai tās ir tikai baumas un nekas plānos pagaidām netiek domāts? Šobrīd tas, kas mūsu pašvaldībā ir, kad ir šis te Rail Baltica, kurš... Bet pie jums nepiestās vai piestās? Būs tehniskais punkts, jā, un tā, jo tas tāpat būs ārvilciens Tallina, Rīga, Viļņa vai Kauņa, vai ne? Bet tas, kas mums ir aktuāls, šobrīd runā par apveceļu, kas Bauskai, jā, jo tomēr tas degradē Bauskas vecpilsētu, visa tā plūsma, kad sastrēgumi, kuras veido fūras, tomēr nav tas, kas ir vajadzīgs pilsētai. Es tā domāju, ka vai nav tā, ka Bauska ir viens ar pilīm un muižām bagātākais novads Latvijā? Jā. Mums, principā, mēs sakam, ka pie mums var izbaudīt vēsturi no A līdz Z, jo mums ir gan mežotnes pilskans, viduslaiku pils, klasicisma, baroka un pat līdz zemnieku sētā, ja? Un tad jau tu vari iepazīties ar mājražotājiem, ar amatniekiem, un ar ikdienas dzīvi cilvēku. Tā kā, Bauskā koncentrēti, es teiktu, 15 km rādījusā var iepazīties ar visas Latvijas kultūru vēsturi. Jā, un jums arī, kas citiem nav, ir pat Rīgas Moto muzeja filiāle, un bez tam vēl arī Miķelis atpūtas komplekss arī piedāvā auto, un man liekas, tas vēl nav viss, arī citas vietas ir, kur ar auto saistītas. Jā, mums ir tātad pilis un muižas, tas ir, protams, tas, ar ko mēs ļoti lepojamies, bet mums ir arī plaša auto entuziastiem liela iespēja apskatīt, jo ir, kā jau tu minēji, Rīgas motoru muzeja Bauskas filiāle ar savu ekspozīciju, un tur vienīgi tikai te pie mums Bauskā ir visa RAF kolekcija, kas nekur citur nav. Pat Jelgavā nav, jā? Nē, pat Jelgavā nav, jā. Tad atpūtas kompleksa Miķelī, tā ir lielākā privātā autoreto kolekcija. Tad mums ir mazie autoentuziasti. Tad, protams, ir mūsas Reisland trase, kur var adrenalīnu baudīt. Un tad mums ir arī Ausekļu dzirnavas, kas ir tāda arī zemnieku sēta, kur redzi arī vecos dampis, tas ir visa tā lauksaimniecība, jo mums viss ir saistīts ar lauksaimniecību, un es gribētu teikt, ka visus lielos privātos objektus mums apsaimnieko vai pārvalda un attīstā tieši tie ir lielie zemnieki, ja? Uzvara lauks, tas ir atpūtas komplekss Miķelis, otrs, piemēram, Mazmežotnes muiža, arī liels zemnieks, Rožmalas, arī liels graudkopis, tā kā man ir prieks, ka mūsu uzņēmēji, viņi iegulda nākotnē, attīstā objektus, nevis, varbūt
kaut ko iegūt tikai savā. Nu, droši vien zemes ir visas izpirktas, vai kaut kur naudu ieguldīt, un kāpēc to neieguldīt turismā? Droši vien, ka tas katrs iegulda savādāk. Cits iegulda mājā Grieķijā, cits zeltu pērk. Jā. Tā kā lielu paldies tiem tiešām zemniekiem, kuri šo naudu iegulda tepat atpakaļ Latvijā. Un kādi tev personiskie plāni ir? Es tev esmu noķēries tagad pie nojošanas, reāli cilvēks devās nojos, bet es vienkārši nejauši braucu Bauskai, mēs braucam ar īpašu mašīnu un domāju, vai mēs varētu piebraukt ar īpašu atļauju pie Bauskas pils, un tad tu ļoti aktīvi, pozitīvi norēģēji. Es tev izrauju no nojošanas, bet tāpēc apsolu tie pavizināt un arī pašai izbraukt. Un kā tu tagad uz sestdienā, tu nojo, ko tu citu dari? Vai tu kolekcionē pastmarkas, vai tu iespaidus kolekcionē? Ko tu dari? Kā tu domā, ko es varētu darīt? Piemēram, kāda ideja? Tā kā tu esi ļoti aktīvs cilvēks, tad noteikti otra nodarbe jābūt tādai drusku mierīgākai. Piemēram, varbūt tu tamborē. Nē, es arī adu un es arī lasu un varu daļot tamborē, bet tāds otrs vaļasprieks man saistās ar šo objektu. Un mums šeit Bauskā ir seno deju grupa Galms, un es jau drīz jau gads būs, kā dejoju senās viduslaika dejas, un nākošais gads mums būs liels koncerts visiem. Wow. Un šo visu vada Bauskas pils kolēģi Ilona Ozola, kura jau to arī pirms tam darīja, un tagad arī pēc Covid atsāka. Tā kā, man ir tikai jautājums, kā zina, kā tur tajā laikā jākustās? Tur ir īpašas grāmatas, kur ir pierakstīts. Ir aprakstīts. Jā, ir aprakstīts. Protams, tās ir renesanses un viduslaika mūzikas. Tā īpaši tērpi droši. Jā, pagājušajā gadā uzšuvām tērpus. Bet tur straujas nav kustības, tur tā graciozi visu laiku. Es neteikšu, ir arī tādas straujas dejas, kur ir slodze uz muguras. Kur plānots ir vēl ceļot, vai ir būts kaut kur šajā gadā aizceļots ārpus Latvijas? Šogad ir bijuši ļoti daudz projektu mums realizēti. Es tev arī parādīju, ka mums ir šis digitālais projekts, kur ir aplikācija Bauskā AR izstrādāta, lai mēs varētu parādīt tos objektus, kur mums vairs nav. Un, kā saka, mans darbs saistīts ar to ceļošanu, bet tos brīžus, kad tu vari izbraukties, tie ir tādi rati. Tie dažkārt ir impulsīvi, aizbraukt kaut kur pie draugiem, apciemot vai nu Zviedriju, vai pie kāda cita mana drauga. Tā kā, jā. Ok. Un Zviedrija tad ir tas parasti. Man patīk vairāk ziemeļu valstis. Es esmu tāds laikam karstums un sauļošanās. Urmalē nav priekš manis. Tāpēc, ka Sebbanka, Svetbanka pie mums ir Nē, tāpēc. Es arī esmu dzimusi Vidzemē un laikam man ik pa laikam vajag to kalnu sajūtu. Kurā vietā tu esi dzimusi? Es esmu dzimusi Cēsīs, bet bērnību pavadījusi un mācījusies Muižā, kas šobrīd ir Zemeņu muiža Siguldā. Siguldas novadā. Siguldas novadā, jā? Zemeņu muiža tā saucās. Jā, tur es pabeidzu pamatskolu. Es pat nezināju līdz šim, ka ir tāda Zemeņu muiža. Jā, tā ir Siguldā, tas ir Mālpils, ne tikai Mālpils muiža, bet arī Siguldā ir neliela muižiņa, kur arī vietējais uzņēmējs attīsta par... viņš audzē zemenes un līdz ar to ir arī atjaunojis šo skolu, šo muižu un tad tur dzīvo Zemeņu muiža. Kur tev ir sapnis nokļūt? Teiksim, ko tu lolo? Varbūt pat tiešām tas ir sapnis, tu vēl neesi pilnīgi droši, ka tur tu nokļūsi, bet vienalga tu sapņo par, kur ir tā vieta, uz kurien tu gribētu savā dzīves laikā aizceļot un tur apskatīt, pabūt. Uz Austrāliju. Austrālija, jā, piekrīt. Tad jau Jaunzēlandē jāņem klāt, vai ne? Jā, tas noteikti ies kopā, bet Austrālija ir tas, ko gribētu. Jā, ko es saku lielu paldies par to, ka tu mūs ļoti laipni uzņēmi šeit Bauskā un lai arī tev izdodas aizceļot, atrast laiku, naudu, resursus un visu pārējo uz Austrāliju. Jā, cerēsim, lai top. Jā, un tad nākošā reizē atkal jācīnās kaut kad par gada cilvēks turismu.
Nu, es jau domāju, tā jau tāda balva, kur jau vienai Nē, vēl par mūžu ieguldījumu. Par mūžu ieguldījumu. Tad par mūžu ieguldījumu. Jā, visu labu, paldies! Tā.